Savā dzīves laikā esmu diezgan bieži atgriezusies pie domām par laimi. Pat mākslīgais intelekts, kuram šatad esmu uzdevusi kādus jautājumus, bieži sarunās par dzīves tēmām iepinis sakāmo: dzīvē ir augšup un lejup situācijas. Jau izkodis, ko nozīmē cilvēka dzīve. Un tā tas ir. Viņam varu piekrist. Paldies Dievam, cilvēkam ir raksturīgi arī savas laimes meklējumi, mēģinājumi laimi noturēt pēc iespējas ilgāk. Un es neesmu savādāka, tāda pat. Pēdējo 5 gadu laikā manā pakausī pārāk bieži ir elpojusi nāve. Nomira vecmama, nomira mamma, piedzīvoja 2 spontānos abortus, nomira kaķi. Tā kā jā, tagad man ir sava personiskā kapsēta ar jau pārāk daudz nāvēm. Un katru reizi, kad tas notika, man bija sajūta, ka mirst arī daļa no manis un atstāja tukšumu. Manī sāka piepildīties dusmas, bezspēcība, bezjēdzības sajūta, netaisnības sajūta, sāpes. Es vairs nespēju klausīties, lasīt ne par manifestācijām, ne sapņu piepildījumiem, un visvairāk to, ka viss, ko mēs piedzīvojam, ir mūsu pašu radīts, gribēts piedzīvot. Nopietni. Es varu apgalvot, ka nevis mazākajā prāta un sirds stūrītī man nav bijusi vēlme vēlēties nāvi tam, ko es mīlu. Nē, un vēlreiz nē. Es atzīstu, ka dzīvē ir kaut kas, kas mums dod kaut ko un atņem. Tas, kas mums ir šobrīd, var nebūt rītdien. Un ka pastāv lietas, pār kurām man nav ietekmes. Un būs neskaidrības, kurām atbildi šajā dzīvē iespējams, ka nekad nesaņemšu un palikšu nesapratnē. Un man būs jāiemācās dzīvot ar klusu un sāpīgu kāpēc. Viena lieta, ko esmu iemācījusies dzīves sāpīgajos momentos, ir jāmācās atlaist. Un tas, kas ir miris, ļaut tam atrasties kapsētā un gaišā atmiņā. Te es nerunāju tikai par dzīvības zaudēšanu, par visu, kas nesanācis, beigušās iespējas, noticis neatgriezeniskais. Pieņemt, ka tas tā ir, un mēģināt ieraudzīt, arī radīt jaunas iespējas, kā dzīvot šo dzīvi ar piepildījuma sajūtu, just, ka mana dzīve ir jēgpilna un arī dzīvojama ar prieku. Atzīstos, tas notiek viļņveidīgi. Ir brīži, kad atkal man sevi žēl zaudētā, tad atkal sajūtu mieru, pieņemšanu, tad pacēlumu, aktīvu interesi par dzīvi un tās dzīvošanu. Kad ir šie pacēlumi, es gluži kā sērfists, kurš sagaidījis savu vilni, pieķeros dēlim un ļauju sev būt aktīvai. Tādi acīm redzamāki mani sērfista pasākumi ir šis YouTube kanāls, kļūšana par kaķaudzētavas saimnieci,
ceļošana, dejošana, fotografēšana, jaunas mācības un stāstu stāstīšana. Man vienmēr paticis radīt stāstus par sevi, rakstīt dienas grāmatas. Digitālais laikmets man ir devis jaunu un man tik saistošu iespēju, ka saviem stāstiem varu pievienot kustīgu attēlu, skaņas un mūziku. Viens no laimīgas piepildītas dzīves dzīvošanas prasmēm, lai cik tev savādi neliktos, ir prasme stāstīt savu stāstu. Tātad, ja es esmu mana stāsta galvenais varonis, tad ir vērtīgi to iepazīt un saprast, kā tad es dzīvoju. Nākamie jautājumi ir sekojošie. Kāda es esmu, ko es jūtu, ko es domāju, vai tas, ko es domāju par sevi, man palīdz justies labāk, laimīgāk, vērtīgākai? Kas man patīk, nepatīk, ko es mīlu, ko es nevaru ciest, par ko dusmojos un par ko es raudu vai smejos? Tie liekas it kā sīkumi, un tomēr šie sīkumi ir tie, kuri veido mani un manas izvēles. Kāpēc es par to runāju? Tad, kad es pieņemu sevi, kāda es esmu, man ir vieglāk sadzīvot ar savu cilvēka ievainojamību. Ievainojamība nerunā tikai par manu vājumu, tā runā arī par manu prasmi veidot ar citiem ciešas emocionālās saites. Spēju atvērties, dzīvot bez bruņām, riskēt un nebūt vientuļai. Ievainojamība palīdz atpazīt manas vērtības un atgādināt man, ka es esmu cilvēks. Un tā kā es esmu cilvēks, man dziļi iekšā sēž vēlme doties atpakaļ, kā jau es teicu, pie savas laimes. Pēc smagiem dzīves zaudējumiem ir grūti vēlēties kaut ko lielu, plānot 5 gadus uz priekšu. Tādos brīžos es mācos dzīvot dienu pēc dienas, minūti pēc minūtes, piešķirt jēgu mazajām ikdienas lietām, izbaudīt kafiju no rīta, pateikt paldies tam, kas vēl ir manā dzīvē, mīļotajiem cilvēkiem un kaķiem, ka varu mīlēt un būt mīlēta, ka man ar veselību ir ok, varu izmazgāt grīdas, pagatavot ēst, varu kaut ko jaunu uzzināt par šo pasauli. Un kad man atkal liekas, ka es sevi tikai mānu, daru to atkal. Atkal piešķiru nozīmi un jēgu mazajām lietām. Kad esi lejā, ir grūti skatīties uz sauli un ticēt saulei. Mazās lietas ir kā mazi tieciņi, kas atkal mani piesaista pie zemes dzīves. Jo vairāk tieciņu, jo spēcīgākā kļūst mana sajūta, ka dzīve ir atkal ok. Ko es daru ar negatīvajām domām un sajūtām? Es ļauju tām būt. Es ieskatos viņām acīs un es saprotu, kas man sāp, par ko es baidos, par ko es uztraucos. Viņas ir man kā palīgi, lai labāk saprastu sevi un savu ievainojamību, arī kā špikeris, kur palūkoties, lai uzzinātu, ko es gribu un kā man trūkst. Pēc tam veltu laiku pārdomām, kur un kā varu sev sagādāt trūkstošo, un mēģināt saprast, vai tas vispār ir iespējams ar manām iespējām. Iespēju redzēšana ir vēl viena prasme, kura palīdz ieraudzīt izeju no bezizējas. To sāku trenēt vienkāršās ikdienas situācijās, ko es pagatavošu brokastīs,
izdomāju vismaz 5 variantus ēdieniem, bet pagatavoju sev gardāko un veselīgāko no variantiem. Izdomāju vismaz 10 variantus ceļojumiem. Ja cilvēks neatbild manai īsziņai, izdomāju maksimāli daudz iemeslus, kāpēc neatbild, lai neiestrēgtu pie vienas baisas un nepatīkamas atbildes. Ja vēlos nopirkt zābakus ziemai, tad atrast maksimāli daudz iespējamās vietas, kur varētu būt tādi zābaki, kādus vēlos. Ja mācos angļu valodu, tad vācu metodes, ieteikumus, kā labāk apgūt. Pamatdoma tam visam, ka trenēju savu spēju tikt pie resursiem un redzēt maksimāli daudz iespēju variantus. Jā, tas arī trenē manu atvērtību dzīvei un jaunai, citādākai laimei. Paldies, ka klausījies mani, un tiekamies nākamajā reizē.